aizmirsu vienu lietu. Es aizmirsu papīru ielai. Viņš man palika, bet nav. Pagaid. Nav iespējams pilnīgi ideāli to izdarīt. Karoči, tur bija tas karoks, šitas pielīmēts ar tādiem ķiparu, ko... Lipekļiem, jā. Un, karoči, tirsā visi tur komentas bija dosmīgas. Tad, ko es sapratu ar šo visu iešanu uz veikalu un ko pirkšanu un pašam taisīšanu. Īpaši tagad es gribu balkot un tiešām tā kā ēst arī veselīgi, lai es jūtos labi. Principā, viena lieta, ko tu vienmēr var izmantot, ir vienkārši izveidot vienādu ēdienu sarakstu, ko tu vispār ēd, jā. Nu, es ēdu grītus vai rīsus, ļoti reti kartupeļus, ka es paņemu viņus no mājas vai kaut ko tam līdzīgi, bet tas īsti neskaidās, ja. Es ēdu malto gaļu vai, vienkārši parastu vistas gaļu un pa virs es uztaisu winter soup. Un papildus tam vakarā es ēdu auzu pārslas, pa virsu kaut kāds auglīši, vienalga kāds pamatājs viņus uzturu vienādus. Šajā brīdī es ābols ēdu, tāpēc, ka nemošīt. Un tad šo zemesriekstu sviestu. Es mēģinu tā kā ne tik daudz viņu izmantot, tāpēc, ka tomēr tur linoleic acid un kaut kas tam līdzīgs mēģinu arī dabūt šos omega-3, bet tā kā zivs ir nenormāli dārgi, so nav tik vienkārši dzert tās tabletes omega-3. Šeit solis? Tur iedam. Šajā manā paļā. Nebūs? Nebūs. Domā? Nu būs, bet tā kā drausmīgi. Jo? Sūdīgi vienkārši. Viņš būs šikiņieki Rapšu skaties. eļļa, ne, sauspuķeļa, linoleic acid. Jā, ļoti garšīgi. Visiem iesaku. Ir īpaši jāizbūkoja. Nē. Jā. Lūdzu, nē. Tev inteliģents IQ pazeminās. For real, reāli, for real. Es arī no rīta tāpēc visu mūsu. Labi iegāju. Šodien? Nu, vēl pāris dienas būs, un tad jau. Man kaut kā vispār tā kā nereģistrē sistēmā. Nu, ja tās ir pirmā lieta, ko es atļies, es pirms tam uzēdis jau kārtīgi, tad jā, tad ir tiksēt. Olas gatavas. Iedomājies, es sāktu vlogot tā kā ar krievu latviešu akcentu. Tā kā pa balkonu. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Sveiki visiem, šodien mēs izņemsim tādu ļoti interesantu tēmu, kā testosterons. Testosterons. Paga. Visticamāk, tas te fujeks vēl tur būs 2 pačkas ar olā, ne 3 kopā. Viens tik uztaisījām. Un visgalvenais, ko es nopirku, ir papildus paka ar rīsiem. Ko es apsolīju Jākabam nopirkt, lai viņš balkotu. Jākab. Kroču vēlāk iedosim. The next day. Jākab, man ir tev dāvana. Paldies. Lūdzu. Cik viņi maksā? Nav svarīgi. Tu esi viņu paraboju. Tāpēc, ka tā ir garšīgāk. Okay. Es to sēdu. Tā kā tagad ir bulking seasons. Es viņu sēdīšu. No abs. No jawline. Nebūs arī. Jā, ok. Te ir 800 gramu un uz 100 gramiem ir 350 kalorijas. Kas nozīmē, kad viņam ir kārtīgs surplus. Tā kā tieši tā kā vajadzētu. Ideja tāda, izstaipa viņam kuņģi, un tad viņš vienkārši gribēs naturāli ēst vairāk. Bet visticamāk tāds nestāsts, viņam vienkārši nopirks pa brīvu rīsus, bet man jau žēl nav. Maucam taisīt tos rīsus ar gaļu un dārziņiem. Cūku tauki ir kaut kādi 6, man liekas, ja es nemaldos, procenti ar linoleic acid. Tā kā nav tas labākais, bet tik un tā ir daudz labāk nekā sausputeļa vai rapšeļa vai kanola. Runājot par vistas gaļu, tā kā tiem taukiem, kas tie ir,
Jā, tāpat kā cūgaļa un cūku taukiem, ja viņi tā kā baroti ar visādiem sēklu eļām, sēklām un kaut ko tam līdzīgi, tā skaitā graudiem, viņiem tā kā būs vairāk šis linlaikas. Ja tie ir vieni no 3 taukiem un tie sliktākie priekš tavu smaziņu veidošanās un nav gaismas te, tāpēc Saša iet guļēt. Viņš jau vajag pilnīgi visas datorspēles ir sūdīgi. Ja pilnīgi. Nu, ja tev ir jāmācās braukt ar lidmašīnu, un tur ir flying simulators, un tas skaitās kā datorspēle, tu varbūt ne? Nu, tādā arī ir. Nu. Ka viņi sver tā hujā, tāpēc, ja tur ir īstā mape, nu, visa zema tur ir. Jā. Bet tad tu mācies, un tiešām tā kā Mācēdīs spēles. dzīvē ir labāks lietas, ko darīt. Jā. Tu dzīve var iet no citu valsti. Nē, nu krūti jau spēlēt tāpatām ir, jā. Bet tu vari darīt labākas lietas. Tu nevari iet no citu valsti dzīvē. Jā. Tu nevari arī nolaisties ar 100 fujakiem un tad mēģināt izdzīvot un būt pēdējais, kurš izdzīvo un šaut citam. Zin kā, to arī tu nevari īsti izdarīt. Nu, var, bet... 300 gramu ar tiem dārziņiem, 800 gramu ar īsiem. Bum, gadās. Pēdam vēl audz pārslas un tad es tev pastāstīšu visu to, ko es esmu uzzinājis par šitām visām eļļām un kas labs, kas slikts, ko ēst, ko neēst. Un es mēģināšu tā vienkārši tur neiedzināties baigi ilgi, lai tu saproti, kas tieši ir jādara tev. Tad kas ir ar tām eļļām? Es visu laiku stāstu, nevajag tur sēklu eļļas ēst un visā. Taukus mēs varam iedalīt 3 grupās. Principā eļļas, tas, kas vairāk tādi tauki ir dzīvniekos, kas dzīvo uz zemes, DHAs, jeb omega-3 un visādas tādas lietas, kas dzīvo pamatā ūdenī, un tad ir LAs, jeb principā linoleic acid, kas ir sēklās un visādās tādas lietās. Un tur arī nāk tas, kad es visu laiku saku, nevajag tur rapšeļu, sēklēļu un visu to, un daudz cilvēku to saka, un pirms kaut kādiem 100 gramiem 1900. Gadā pirms tam vispār šīs eļļas nebija mūsu pārtikā, jā, un no tā laika, kad viņi uzsākās, šis linoleic acid mūsu ķermeņos vairāk, mēs lēnām paliekam stulbi. Tā kā, for real. Mums arī parādās vairāk šīs sirds problēmas, vairāk tauki veidojās un viss tas. Un tas pamatā no tā, kad mums ir vairāk šis linoleic acid nekā šis DHAs, jeb tas, kas ir omega-3 un visu to. Un tu zini, ka omega-3 ir labs, tāpēc, ka tev omīti jau ir stāstījusi, ka tev vajag zivju eļļu ēst un visu to, jā. Tu zini jau to, prātā tev ir tas, jā. Un linoleic acid ir tas, ko mēs cīnāmies pret to. Bet linoleic acid, viņš aizvieto to, ka ja tu arī ēd tos DHAs, jeb tos omega-3 un visu to, ja tu ēd pārāk daudz šo LH, jeb linoleic acid, to rapšeļu hujā arī iekšā, ja, viņš vienkārši aizstāja to un nelaiž šim omega-3 iet iekšā. Un bum. Un tad lēnām tu paliec stulbāks, tev parādās visādas problēmas citas, un tad tev depresija arī augstāk, un visam tam ir zinātniski tie pierādījumi, vienkārši es tagad nemeklēšu un nelikšu arī video pa virsmu, varbūt es uzmetīšu kādu, bet tu vari paņemt no šī un mēģināt savā dzīvē, ja tu izmanto šīs parastās eļļas, nomainīt tās, un jā, majonēzi, kečupos arī kaut kādās citās lietās, kaut kādās mērcēs, visur tur būs. Visur tur būs šīs eļļas un tās lētākās, tāpēc, ka viņš ir lēts, tāpēc ar to izmanto. Tā kā, jā, ir grūti izslēgt to, bet tu vēlies, lai tavu bērni nav dumji un vēl dumjāki. Varbūt tev vajag pamēģināt. Bet tas ir savu līmeni. Ja tu vēlies būt labāks, ir jādara, kas jādara. Ja tu vēlies palikt tur, kur tu esi, es tev nespiedīšu.
tā ir lieta, ko es esmu izpētījis, un es sapratu, ka tas ir jādara tā, un ja tu vēlies, un tu nevari noticēt no šī, ej pamēģini pats papētīt. Bet jā, tas būs viss priekš šī video, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu savā dzīvē sačinīt šo diētu, lai tu varētu balkot, lai tu varētu tajā pašā laikā strādāt un darīt savu biznesu, visu to, un tajā pašā laikā tomēr būvēt to muskuļu, un tev nebūtu jādomā nenormāli par to. Aiziet, pirmais links aprakstā ir 1-1 coachings, otrais, trešais links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, tā kā pievienojies tam, tur katru svētdienu 8 no rīta es Discordā veidoju šo grupas videos, un tas ir tā kā mini versija no šī coachinga, mēs vienkārši pārunājam savus mērķus, dodam citiem padomus, vienkārši kopā ejam uz saviem mērķiem, un šis atbildības sajūta, ko dabū no tā, ir vienkārši fantastiski. Tā kā pievienojies, bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Abonē man kanālu, tāpēc, ka rītdien arī būs video, nospied to īsti gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc mani izšaujamies caur atmosfērai.